Kur tu tik ilgi pazudi? Mēs tev gaidām. Es nespēju noticēt, ka mums jābrauc prom jau pēc pāris nedēļām. Šī vieta jau ir kļuvusi par īstām mājām. Es nezinu, vai spēšu no šejienes aizbraukt. Lizija, tu zini, ka valsts vācieši nevar palikt Latvijas armijā. Man jāatgriežas Vācijā. Lūdzu, brauksim kopā. Sāksim jaunu dzīvi. Protams, es braukšu tev līdzi, bet man ir tik dīvaina sajūta. Mēs esam cīnījušies par šo zemi, un itin kā tiekam no tās padzīti. Es zinu. Šis ir sarežģīts laiks. Nāc, iesim pie pārējiem, kamēr vēl visi esam kopā. No Rīgas maz ziņu. Pilsētā un zemē lielnieki atkal paceļ galvas. Ir grūti iegūt patiesu priekšstatu par Krievijas lielnieku fronti. Tiek teikts, ka iekšienē visi ir gatavi, lai saceltos. Minskas un Odesas ieņemšana notikusi no iekšpuses. Tas nozīmē, ka to nav ieņēmis karaspēks, kas no Krievijas nomalas devās uz centru, bet gan tie, kuri no vietējām bandām izauga par mazām armijām. Lūk. Tas ir tieši tas, par ko mums jāuztraucas. Jau tagad mežos esot daudz lielinieku. Mūsējiem vienmēr jābūt gataviem uz uzbrukumu no slēpņa. Būtu briesmīgi, ja lielinieki atkal ieņemtu Tukumu. Jā, cilvēki toreiz tik nošauti bez tiesas. Netic, ka tā var būt nošaut bez tiesas. Tiesa gan bija, taču kāda? Pārspīlē kā parasti. Kāpēc viņi glabā lielinieku propagandu? Viņus naids pret lielniekiem jau ir pāraudzis par apsēstību. Tas vēl bija pirms Tukuma atbrīvošanas. Strādnieki pierādīja, ka nebaidās no atklātas nāves sprieduma iznešanas pret saviem pretiniekiem. Revolucionārā tribunāla sēde pierādīja, ka strādnieku šķiras tiesa ir īsa un barga, ka nebūs žēlstības nevienam revolūcijas pretiniekam, ka strādnieki un viņu tiesneši savus draudus neatstāj uz papīra, bet izved nesaudzīgi tiešā dzīvē, Tukumā un apkārtnes. Kontrrevolucionāriem, spekulantiem un amata pienākumu pārkāpējiem jāzina, ka nonākušiem Tukuma revolucionārā tribunāla priekšā viņa turpmākais gājiens ies uz lielā kalna pusi. Tas ir uz nošaušanu, tā ka redzat, lielinieki ir absolūti necilvēki. Beniciona kundze, šajā karā nav gluži labo vai slikto. Nav vienas patiesības un nepatiesības. Patiesība ir tāda, ka lielinieki noslaktēja manas vecākus. Ievainotie, palīgā! Ievainotie! Ievainotie, palīgā! Ievainotie, atkal! Kas notika? No meža iznāca lielinieku banda un sāka uz mums šaut. Ir kritušie? Šķiet, ka viens mūsējais. Pārējie palika nopakaļ. Viņš ir lielinieks. Es viņu neapkopšu. Mēs cilvēkus nešķirojam. Akungs, tas taču jau bērns. Cik tev gadu? 15. Tik jaunas taču Landesvērā neuzņem.
Es sameloju par savu vecumu. Gribēju kopā ar pārējiem aizsargāt Latviju. Vēl viens lielnieks. Brālis! Oto! 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 Es nevaru. Man bail, ka kāds par mums varētu uzzināt. Slēdzi. Bet tu zini, kāda ir viņa attieksme. Benita domā, ka lielnieki nemaz nav cilvēki. Nu, pārējā ar tā domā. Un tu? Māte sūta sveiciens no Vācijas. Viņa noteikti nespēja sagaidīt, kad varēs tevi satikt. Un arī tevi. Protams. Bet tev viņa satiks daudz ātrāk. Bet es taču nedomāju braukt prom. Es palikšu šeit ar tevi. Mierīgi. Tev ir jābrauc ar trostu. Tev ir jābrauc prom. Nē, es tevi nepametīšu. Līzija, es esmu ļoti laimīgs, ka tu esi bijusi man blakus šīs pāris nedēļas. Tu vienmēr rūpējies par citiem. Tagad tev ir jāparūpējas par sevi. Nē, es nebraucu. Tev ir jābrauc, jums ir jābrauc. Jums ir jāsāk jauna dzīve. Nē, es nebraukšu. Ne, tev ir jābrauc prom, Līzija. Šeit situācija mainās ikdienu. Te nav droši palikt, tu saproti? Nē, es palikšu. Parīt attiet pēdējais transports uz Vāciju. Kas zina, vai vispār pēc tam varēs tikt prom. Es nevaru pamest tevi, visus pārējos un šo vietu. Mēs esam spiesti šeit palikt, Līzija. Mums nav spēka, lai pārvarētu ceļu. Bet tev ir jābrauc. Tā ir jūsu iespēja dzīvot. Tu dzirdi, tev ir jābrauc. Pietiek cīnīties svešās cīņās, Līzija. Bet tā nav sveša. Tā ir arī mana cīņa. Līzija, ir laiks.